Tēma, kas noteikti interesē daudziem, ir TikToks un TikTok mārketings, kā tu vari izmantot TikToku pēc iespējas veiksmīgāk, kas par to vispār jāzina un dažādas citas svarīgas nianses. Aplūkosim sākumā dažas no TikTok priekšrocībām. TikTokā tātad relatīvi viegli un ātri var izaugt ar kvalitatīvu saturu. Nevienā citā platformā es neesmu nekad redzējusi tik strauju izaugsmi, kādu iespējams sasniegt TikTokā. Protams, vienmēr var gadīties, ka tādi piemēri ir, bet visticamāk, ja to saturu, ko tas cilvēks ir licis Instagramā un ļoti strauji izaudzis kaut kādā laika periodā, to pašu liekot TikTokā, tā izaugsme ļoti iespējams būtu vēl straujāka. Tāpat ir iespēja, ka video aiziet vairāli, tā teikt, tātad kļūs ļoti, ļoti populārs, kas, protams, biznesam atkal var atnest labus rezultātus. Arī citās platformās, protams, šāda iespēja ir, tomēr TikTokā tāda iespēja, balstoties uz manu pieredzi, ir daudz lielāka. Tāpat TikToks, protams, veicina ilgtermiņā zīmola atpazīstamību, ja jūs regulāri izvietojat saturu par savu zīmolu, par savu produktu, preci vai pakalpojumu, popularizējat sevi visdažādākajos veidos, jūsu zīmols iegūs laika gaitā atpazīstamību. Sevišķi efektīvs TikToks ir jauniešiem, bet tajā pašā laikā nevar teikt, ka tikai uz jauniešiem var strādāt ar TikToku, jo algoritms palīdz atrast tos īstos cilvēkus, kuriem parādīt saturu. Un pat ja tu esi B2B, piemēram, biznes to biznes, tātad tu sniedz biznesam kaut kādus pakalpojumus, tad arī tu vari noteikti sasniegt labus rezultātus TikTokā, ņemot vērā to, ka tev auditorija nav ne jaunieši, ne arī kaut kādi citi cilvēki, bet reāli tieši uzņēmēji un biznesi dažādi. Tā kā algoritms ilgtermiņā tev palīdzēs sasniegt tavu īsto auditoriju, bet ja tomēr, piemēram, tev ir kaut kas, kas ir aktuāls jauniešiem, tad arī TikToks noteikti tev varētu strādāt ļoti labi. Tāpat TikTokā ir diezgan labas statistiku analīzes iespējas gan par taviem sekotājiem, tavu auditoriju, gan arī par video. Ļoti detalizēti iespējams analizēt video, cik daudz cilvēki noskatījās, cik ilgi viņi skatījās, kurā vietā viņi uzspieda like, kas arī ir diezgan interesantas statistikas. Un kādi tad ir must-have labam TikTokam, jebko tev vajadzētu darīt, lai tavs TikTok video būtu labā kvalitātē? Tātad pirmais ir labs āķis, jeb tā saucamais hooks, tātad arī tulkojumā no angļu valodas hook ir āķis, un āķi var mums būt 3 dažādu veidu. Tie var būt teksta veidā, tie var būt vizuāli āķi, tātad tas, ko cilvēks redz, vai arī tas var būt audio, un ideālā gadījumā tev ir visi šie 3 vai vismaz 2 no šiem, bet, kā minimums noteikti vienu vajadzētu, lai cilvēkiem vispār ir interese skatīties šo video tālāk un sapratne par to, ko viņi aptuveni šajā video varētu sagaidīt. Tāpat obligāti šim saturam ir jābūt oriģinālam un autentiskam un pavisam noteikti bez ūdenszīmēm. Vēlāk arī pastāstīšu, kāds man bija piemērs un kāda man bija pieredze saistībā ar šīm ūdenszīmēm. Es it kā to pat zināju, bet es biju redzējis arī, ka citi tā kā liek. Domāju, ok, ielikšu es arī, man arī aizies, bet nē, viņš vienkārši apstājas visu tā video izaugsmē, rādās, ka ir pārkāpums tieši šo ūdenszīmju dēļ, bet nonāksim vēl līdz tam piemēram. Bet noteikti tā tad izmantojam saturu bez ūdenszīmēm, un pat ja mēs gribam ar kādu kaut ko, ar kādu satura veidotāju, par kādu satura veidotāju varbūt kaut ko pateikt par viņa viedokli, tātad labāk izmantot šīs stitch vai dual iespējas ideālā gadījumā, vai arī, ja tas nav iespējams, tev ir, piemēram, nepieciešams ilgāks fragments, ko tu ieliec no kāda cita satura veidotāja, tu vari to mēģināt darīt, bet obligāti noņem šīs te ūdenszīmes. Un kopumā arī TikToks neatbalsta visai tādu neoriģinālu saturu. Vienreiz arī biju paņēmusi ielikusi no kaut kādas stogu datubāzes kaut kādu video tīri foniņam, un tas arī uzreiz skaitījās nekvalitatīvs, neoriģināls saturs, tātad šāda veida saturs viņiem nepatīk, nevajag ņemt no kaut kādām interneta datubāzēm kaut kādus video, visticamāk, ka viņi skaitīsies kā neoriģināls saturs, un tas uzreiz nozīmēs to, ka tavs video vienkārši visai labi neiet.
Tāpat vajadzētu izvēlēties arī piemērotus tēmturus, jeb hashtagus, tajā pašā laikā nepārspīlējot ar to. Šo arī esmu notestējusi, saliekot kaut kādus 20, 30 hashtagus, kas neatnes absolūti nekādus rezultātus. Labāk, ka tev ir kaut kādi 3 līdz 5 labākie hashtagi, un ir cilvēki vēl, kas izmanto tādu 3x3 stratēģiju. Tātad 3 hashtagi par to, kas ir tajā video, tad 3 hashtagi par to, kas esi tu, un tad 3 hashtagi par to, kas ir tava mērķa auditorija, kam tu vēlies to video parādīt. Bet par šo noteikti arī parunāsim vēl citos video. Tāpat video vajadzētu būt salīdzinoši labā kvalitātē, bet par šo arī runājām jau satura veidotāju sadaļā, kā tā kvalitāte, primāri ir svarīgākā satura kvalitāte. Sekundārāk būs video kvalitāte, jo tu ar savu saturu to video jau vari padarīt kvalitatīvu. Tā kā viņam nav jābūt tur ar kaut kādiem ļoti īpašiem editiem, pārējām un tur nezinu kādā kvalitātē, lai tev labi strādātu šis saturs. Galvenais, ka viņš ir oriģināls, autentisks, tev ir labs āķis un normāla, laba kvalitāte, bet noteikti laba skaņas kvalitāte. Un vissvarīgākais ir tieši šī pievienotā vērtība, ko tu cilvēkiem vari sniegt ar šo video. Un pievienotā vērtība mums var būt ļoti dažāda. Nevienmēr pievienotā vērtība izpaužas kā kaut kas informatīvs vai izglītojošs. Pievienotā vērtība var būt arī izklaide, tas var būt kaut kas priecīgs, tas var būt kaut kas skumjš, tātad kaut kas rada kaut kādas emocijas. Pievienotā vērtība mums var būt ļoti daudz dažādos veidos, bet kaut kas cilvēkiem ir no tā jāiegūst. Tātad tam video ir jābūt kaut kādai jēgai. Un vēl labam TikTok video vajadzētu būt relatīvi īsam. Tātad šis arī ir tāds strīdīgs jautājums principā, bet, protams, būs kaut kāda video, kas ļoti labi strādās, kas būs 10 vai 30 sekundes, būs video, kas labi strādās, kas būs līdz minūtē vai 3 minūtēm, bet atsevišķos gadījumos tev iespējams ir nepieciešams ilgāks laiks, lai tu pilnvērtīgi izstāstītu vai parādītu kaut kādu lietu. Tad ir iespēja arī dalīt video divās daļās, piemēram, ja tev viņš sanāk uz 10 minūtēm, tu arī vari sadalīt viņu divās daļās un katrā video atzīmēt to otru video, lai cilvēki var ātri un ērti atrast to otru saistīto video. Tāpat var ielikt arī komentāros, piemēram, otrā daļa, un tad attiecīgi atbildēt uz to komentāru un ielikt video. Es pati ar tām daļām baigi nepārcenšos, bet arī, jāsaka, ka tiešām garākiem video, ja man video ir uz 10 vai pat 15 minūtēm, tad, protams, salīdzinoši neliels cilvēku skaits noskatās līdz beigām un salīdzinoši neliels šis procentuālais daudzums tiešām sagaida tās video beigas. Un noteikti, ja es to dalītu divās daļās, tie skatījumi iespējams visticamāk varētu būt labāki. Tā kā par šo noteikti arī atceramies un noteikti arī apskatīsim turpmāk dažādus piemērus citos video, kas ir labi un kas ir dažādos garumos. Gan 10 sekundes, gan līdz 1 minūtei, gan līdz 3 minūtēm, gan līdz 5 un arī vairāk minūtēm. Tātad šajā video es jums piemērus nevarēšu parādīt, tie būs atsevišķā video. Bet tātad, kādas varētu būt idejas saturam? Viens no populārākajiem, veiksmīgākajiem satura veidiem, kas strādā tieši dažādiem biznesiem, dažādiem uzņēmumiem, ir dažādas aizkulises un procesi. Par šo arī noteikti būs vairāki piemēri, bet tas principā nozīmē to, ka tu parādi kaut kādus savus biznesa procesus, vai varbūt tu kaut ko gatavo ar rokām, tad tu parādi to procesu, kā tu to gatavo, vai tu parādi kaut kādas aizkulises, kā notiek gatavošanās kaut kādai lietai vai kaut kādam pasākumam, vai kā izskatās varbūt diena tavā dzīvē kā uzņēmuma vadītājam. Tātad cilvēkiem ļoti TikTokā patīk tas autentiskais saturs, kas parāda tevi kā reālu cilvēku. Nevis tās pārmērīgās reklāmas, viss fokus tikai uz produktu, bet reāli, ka cilvēki redz, ka tu arī esi cilvēks un tev arī notiek dažādi procesi tavā ikdienā. Varbūt saskaries ar kaut kādām negatīvām lietām, tu vari ar to padalīties ar savām kaut kādām atziņām, ar savu pieredzi. Arī tā savā ziņā būs kaut kādas tādas aizkulises. Un tāpat noteikti vajag izmantot šo te storytellingu
un storytelling saturā, kas principā atkal tieši tulkojot no angļu valodas ir stāstu stāstīšana, tu vari stāstīt par to, kā tu uzsāki to, ko tu dari, kāpēc tu uzsāki to, ko tu dari, dalīties ar dažādiem saviem pieredzes stāstiem un atkal jau kaut kādām atziņām, varbūt ieteikumiem, ko tu vari ieteikt citiem jaunajiem biznesmeņiem. Tāpat diezgan veiksmīgs satura veids, kas var strādāt labi TikTokā, ir fotokaruseļi ar tekstiem. Bet kļūda, ko es redzu, ko pieļauj uzņēmumi, nereti ir tā kā liek nevis kā karuselīti ar vairākām bildēm, bet ieliek vienu bildi. Viena bilde nevisai labi strādā, vajag vismaz 2, 3, vai atsevišķos gadījumos tās var būt arī vairākas bildes. Un pats TikToks arī saka to, ka šiem te foto saturiem un foto karuseļiem nereti ir daudz lielāka iesaiste nekā video, kas ir ļoti, ļoti forši, bet to atkal ir jāmāk pareizi izmantot un ieviest. Tā kā pie šī arī vēl atgriezīsimies, kad runāsim vairāk par kaut kādiem piemēriem un aplūkosim šos te piemērus. Vēl viena ideja saturam, ko tu vari izmantot, ir dažādas produktu demonstrācijas, stāstīt, tiešām likt to fokusu arī, protams, uz pašu produktu, stāstīt par tā ieguvumiem, par lietošanu un arī izmantot UGC. Tātad par UGC vairāk var uzzināt sadaļā peļņa internetā tieši UGC sadaļā, bet tātad principā īsi stāstot, izskaidrojot, UGC ir User Generated Content, jeb lietotāju radīts saturs. Un šis saturs ir radīts nevis no influenceriem, lai gan arī tie var būt influenceri, tā kā influenceris arī var būt paralēli UGC satura veidotājs, bet tie var būt arī cilvēki, kuri nav influenceri, bet kuri māk izveidot skaistu, piesaistošu saturu, labi samontēt video, visu tā kā labi paveikt. Tā kā tu arī vari sadarboties ar tādiem cilvēkiem, sevišķi, ja tev pašam, piemēram, negribas parādīties tajos video, tu vari uzrunāt sadarbībai dažādus UGC satura veidotājus un veidot sadarbības ar viņiem. Visticamāk, sākumā bartera veidā, ar laiku izaugot, var arī veidot apmaksātas sadarbības ar UGC satura veidotājiem. Viens no tādiem populāriem piemēriem Latvijā ir Rimi, piemēram. Viņi ļoti aktīvi izmanto UGC. Es arī redzēju tās reklāmas, kad viņi meklē UGC satura veidotājus, un viņi izmanto gan influencerus, gan viņi izmanto cilvēkus, kā sejas mēs neredzam, bet šis arī mums būs apskatīts vēl pie piemēriem. Un, protams, arī vēl viens no satura veidiem, ar ko tu vari dalīties, ir kaut kāds izglītojošs, informatīvs saturs mērķa auditorijai, bet daudzi uzņēmumi mazliet tā kā grēko šo, un viņiem liekas, ka viņiem ir jādalās tikai ar izglītojošu un informatīvu saturu. Tā noteikti nav. Tātad mums ir daudz dažādi satura veidi, ar ko mēs varam dalīties, par ko mēs varam domāt dažādas idejas, iedvesmoties arī no dažādiem citiem uzņēmumiem, ko viņi liek. Un šeit tad ir tas piemērs pārkāpumam. Man tā tad arī bija ielikts video, TikTok specim bija ielikts video, un man bija viedoklis par to, ko viņš teica tajā video. Un potenciāli šim video bija iespēja aiziet vairāk, bet, kā redzat, viss apstājās pie 4000 skatījumu. Es domāju, ja nebūtu šis pārkāpums, viņam visticamāk būtu drīzāk kaut kādi 40,000 skatījumi. Jo es redzēju vienkārši tos signālus sākumā, kas parāda to, ka video parasti aiziet vairāk, tad ļoti daudz dažādi komentāri, tur savā starpā cilvēki diskutē, diezgan ātrs laiku pieaugums, tātad šie ir tādi signāli, ka video potenciāli aizies diezgan labi. Bet, diemžēl, biju izmantojusi šo TikTok speča video fragmentu un nebiju noņēmusi šīs te ūdenzīmes. Un ūdenzīmes var noņemt jebkurā online rīkā. Ļoti daudz dažādi tādi online rīki ir. Ierakstiet vienkārši Google remove TikTok watermark for free. Un tur tad varat iekopēt šo te linku attiecīgajam video un lejupielādēt to video bez ūdenzīmes. Tā kā, ja kādreiz vēlaties kaut ko tādu izmantot arī savā saturā, bet noteikti arī parādīšu par šo rīku sīkāk citos video, kā tad tas izskatās un kā tas notiek. Bet tātad te arī redzam, ka tātad šis pārkāpums ir saistīts ar neoriģinālu, zemes kvalitātes video, un te arī ir uzsvērts, tātad video var tikt uzskatīts par neoriģinālu, ja tam ir ūdenzīme vai kaut kāds logo uz tā. Tātad te ir vēl citi piemēri, piemēram, ļoti, ļoti īsi video, statiskas bildes,
vai video, kas sastāv tikai no kaut kādiem gifiem, arī iespējams kaut kādi slidešovi un tā, bet, uz mani visticamāk attiecās tieši šis te watermark, jeb tās TikTok ūdenszīmītes, kas tur bija palikušas un mēģināju iesniegt šo te apelāciju, un, protams, viņi neapstiprināja. Tā kā žēl bija labs video, man liekas. Bet jā. Okay. Kas ir vēl svarīgi par TikToku? Ļoti svarīgi ir analizēt savas statistikas. Un šeit ir tikai neliels ieskats tajās statistikās, ko mēs varam gūt. Tātad, piemēram, šeit pie viena video var redzēt, kādi ir tie populārākie meklējumi. Šeit ir tikai Dolores un biznesa skola. Tātad pie meklējumiem, kā cilvēki ir atraduši to manu video, kad viņi ir kaut ko meklējuši. Bet citos gadījumos tie var būt kaut kādi būtiski atslēgvārdi, un jūs vienkārši varat gūt kaut kādas labas atziņas, kādus atslēgvārdus izmantot vai kā cilvēki mani atrod. Tad vēl diezgan interesanta statistikas ir šīs te laiks. Tātad tas parāda, kurā brīdī cilvēki lielākoties nospieda laiku, un to var arī detalizētāk analizēt, iet uz tām vietiņām un skatīties, kura ir bijusi tā video vieta, ko tu tajā brīdī esi teicis vai darījis, kas cilvēkam ir licis uzspiest to laiku. Un tādā veidā atkal šo analizējot, tu vari saprast, ko tu vari darīt gudrāk un labāk savos nākamajos video, lai vēl vairāk veicinātu šos te laikus. Tātad, protams, mēs redzam te visus demogrāfiskos datus, arī geogrāfiskos datus redzam, bet tos es neieliku, bet, protams, dzimums, vecums un arī jau pieminētie geogrāfiskie dati ir redzami. Tad, piemēram, tu vari redzēt, bet arī šis tāds neliels ieskats, ja būs interese, kaut kad iziesim tam detalizētāk cauri. Bet tātad šeit piemērs, tātad satura analīze pēdējās 28 dienas, un tad es uzliku, cik man ir vairāk atnākuši jauni followeri, tātad jauni sekotāji, no kuriem video. Te vēl var redzēt, kuriem ir bijis visvairāk skatījumu, kam ir bijis visvairāk laiku, bet mani personīgi vairāk interesē, kas ir tas saturs, kas man atnes visvairāk sekotājus. Un tātad topā šeit bija, kur es padalījos ar video, kādi tad ir bijuši mani ieņēmumi, pateicoties TikTokam konkrētā mēnesī. Vēl viena statistika, ko mēs varam redzēt, protams, kopējais skatījumu skaits, un tad ir viewer types, jeb skatītāju tipi. Tātad, cik ir bijuši jauni skatītāji, tātad šeit salīdzinoši maz, 4%, un cik ir tādi, kas atgriežas, kas man skatās atkārtot, tātad 96%, bet tajā pašā laikā 92% no tiem nav bijuši sekotāji. Tātad milzīga daļa cilvēku skatās, bet viņi vēl man neseko. Tātad es zinu, ka man ir potenciāls vēl piesaistīt diezgan lielu auditoriju un panākt arī to, ka viņi man seko. Domāju, ka diezgan svarīgs un aktuāls jautājums arī ir par trendiem un vai vērts biznesiem, zīmoliem sekot līdzi dažādiem trendiem. Un atbilde ir sekojoša. Ja tu vari savam biznesam pielāgot kādu tiešām atbilstošu trendu, to noteikti var un vajag darīt, bet tas nenozīmē, ka ir jāfokusējas tikai uz trendiem un jāskrien pakaļ katram jaunajam trendam, kas parādās, vai tie ir kaut kādi dejošanas video, vai tas ir kaut kas cits. Tev ir jāseko līdzi šai kopējai videi, tam saturam TikTokā, jāskatās, kā varbūt citi zīmoli izmanto kaut kādus trendus, atkal jau tad vari aizņemties un iedvesmoties kaut kādām savām jaunajām idejām un attiecīgi izmantot tos trendus, ja tu tiešām vari to attiecināt uz savu to darbības jomu, uz savu biznesu, lai nav tā, ka tu izskaties vienkārši smieklīgi un tev tas trends nav pilnībā atbilstošs. Tu vari droši tos trendus adaptēt, ir simtiem dažādas adaptācijas redzētas, kur trends atnāk varbūt tur no kaut kādas kaut vai meitenes, kas tur kaut ko krāsojās un kaut ko pateica smieklīgu vai kaut ko tādu, un to tomēr kaut kādā veidā ir iespējams attiecināt arī uz uzņēmumu un adaptēt to, vienkārši pārveidot to, tu arī tur neies nekrāsosies, tu darīsi kaut ko citu. Tātad vienmēr domājam par to, vai tas ir kaut kas mums atbilstošs un vai mēs šo trendu ar šo attiecīgo skaņu, piemēram, varam kaut kādā veidā attiecināt arī uz savu zīmolu un izmantot to mūsu labā. Tad, jā, tādos gadījumos tas var nostrādāt diezgan labi un arī jums ir potenciāls kļūt ar to attiecīgo video, tā kā aiziet vairāk. Par biznesa profilu arī, manuprāt, aktuāls jautājums.
Bet, kā es arī šeit esmu norādījusi, ka personīgi es neredzu liels iegūmus izmantot biznesa profilu, bet, ja jums ir kaut kāda citādāka pieredze, noteikti varat padalīties vai nu YouTube pie komentāriem, vai arī Discord serverī kaut kādā jautājumu sadaļā vai kaut kur citur. Ja jums tiešām ir kaut kādi tādi iegūmi, ko jūs redzat, kas ir biznesa profilam, jo tas, ko es esmu salīdzinājusi, tad, kad es biju pārslēgusies uz šo biznesa profilu, un tas, ko es esmu izpētījusi internetā, principā es tiešām neredzu lielas atšķirības, jo tās statistikas, visas, ko rāda citi, un arī, ko es esmu redzējusi savā iepriekšējā biznesa kontā, es redzu arī kā privātais cilvēks, kā privāta persona savā privātajā TikTok profilā. Vienīgais, ko es tiešām zinu, ka ir tāda atšķirība, ka ar biznesa kontiem tu vari izmantot tikai salīdzinoši nelielu daļu skaņu, kas ir komerciālās dažādas skaņas. Protams, tur arī ir kaut kādas mūzikas, bet ļoti bieži ir kaut kādi trendi. Atkal ļoti bieži tās nebūs komerciālās skaņas, un tātad tu nevarēsi piedalīties tajā trendā vai kā citādi izmantot kādu aktuālu skaņu, jo tev būs šis biznesa profils. Par statistikām es tiešām neredzu nekādas atšķirības. Varbūt tās ir bijušas sākumā vairāk, bet šobrīd, salīdzinot ar to, kas man ir pieejams manā personīgajā profilā, un salīdzinot ar to, kas ir pieejams biznesa profilā, es tiešām tās atšķirības neredzu. Bet, ja jūs zinat vēl par kaut kādām atšķirībām, noteikti varat ar to padalīties komentāros. Tad par ierakstu biežumu. Tātad, cik tad bieži ir jāliek dažādi video? Un, protams, TikTokā un arī citās sociālo mediju platformās kvantitāte ir svarīga, lai algoritms ātrāk saprastu, kādiem cilvēkiem tad parādīt tavu saturu. Bet primārais tomēr ir kvalitāte, un atkal nerunājam tikai par video kvalitāti vai par skaņas kvalitāti, bet par satura kvalitāti. Un labāk būs, ja būs mazliet mazāk tie video, bet kvalitatīvi, un labāk ielikt 3 līdz 5 kvalitatīvus video nedēļā, nevis 3 nekvalitatīvus video katru dienu. Tā kā kvantitāte strādā tad, ja tā ir kvalitatīva. Tajā pašā laikā, ja tu vari tiešām nodrošināt to, ka 3 reizes dienā tu vari publicēt tādu tiešām ļoti, ļoti kvalitatīvu video, nu tu vari mēģināt, tu vari skatīties, kā tev tas strādā, bet atkal, ja tas ir Latvijas auditorijai un tev visu laiku ir tā viena mērķa auditorija, ko tu vēlies sasniegt, iespējams, tu vienkārši tajā auditorijai mazliet vari apnikt, bet tas būs arī atkarīgs ļoti no individuālām dažādām preferencēm un citām niansēm, bet es tomēr tiešām silti iesaku fokusēties uz šo te kvalitāti, nevis kvantitāti. Un kvantitāte ir efektīva tad, ja tā ir kvalitatīva. Tātad par šo jau arī runājām sadaļā satura veidotāji, bet tātad kā tad mēs varam pārbaudīt, cik vērtīgs ir kāda influencera saturs tieši TikTokā? Tātad ir šāda aplikācija, ne aplikācija, mājaslapa counttik.com, TikTok Analytics, kur mēs varam iekopēt jebkuru TikTok satura veidotāju un apskatīties, cik tad viņam kvalitatīvs ir tas saturs un kā mēs to varam pateikt un novērtēt. Tātad šeit mums ir Ivetas Sazo piemērs. Tātad tur mēs varam redzēt visādus engagement reitus, mēs redzam kopējo sekotāju skaitu, kopējos laikus, kopējo video skaitu. Un te var redzēt, viņai ir relatīvi neliels video skaits un relatīvi daudz tie sekotāji par to video skaitu ir atnākuši. Un šīs arī tādas ļoti būtiskas metrikas, tātad redzam, ka viņai ir nepilni 40,000 skatījumu vidēji, kas ir ļoti labi, jo viņai sekotāji ir aptuveni 25,000 un vidējie skatījumi ir gandrīz uz pusi lielāki. Tas tātad ir ļoti, ļoti labi. Un kā tad izskatās slikts piemērs? Slikts piemērs izskatās šādi, un par šo atkal var iepazīties vairāk arī influenceru sadaļā, kur runājām par pirktajiem sekotājiem. Tur arī bija piemēri, kas liecina par to, ka šis cilvēks ir sekotājus nopircis, un tātad šeit var redzēt, ka viņai ir 3 reizes vairāk sekotāji nekā Ivetai, viņai ir 3 reizes vairāk arī video. Laiki gan nav tik traki vairāk, jo Ivetai bija nepilns 1 miljons un šeit ir vairāk nekā miljons, bet tā kā līdzīgi tie skaitļi, bet jāpievērš uzmanība šīm statistikām. Un ņemot vērā, ka cilvēks tomēr ir nopircis šos te sekotājus, nopircis arī šos te pašus video laikus, tad šeit arī var redzēt to rezultātu. Tā kā it kā ir 3
vairāk sekotāji, 3 vairāk laiki nekā Ivetai, bet tajā pašā laikā Ivetai ir nepilni 40,000 skatījumi vidēji ar visiem saviem 3 mazāk sekotājiem, bet tie ir kvalitatīvi sekotāji. Tad šādi izskatās nekvalitatīvi sekotāji, ka tev ir vairāk nekā 60,000 sekotāji, bet vidējie video skatījumi ir 10 reizes zemāki nekā iepriekšējā piemērā - nepilni 4,000. Normāli būtu, ja būtu vismaz 60,000 vai kaut vai 30, 40,000, kaut vai puse no tā. Bet, kā redzējām, šeit Ivetai bija 25,000 un vidēji 40,000 noskatās reižu viņas video. Savukārt šeit ir pilnīgi citādāks tas skats. Un šis arī ir iemesls, kāpēc nekad nevajag pirkt sekotājus. Tā kā vajag organiski līdz tam izaugt, nevis pirkt kaut kādus sekotājus, kaut kādus laikus, lai tur mulsinātu sadarbības partnerus un tā. Tā kā jā, noteikti pievēršam uzmanību šādām metrikām. Gan attiecībā uz sevi, analizējam savu saturu, analizējam mūsu pēdiņās konkurentu saturu, tātad kaut kādus satura veidotājus, kas liek par to pašu tēmu, papētam vienkārši, kā viņiem izskatās šīs statistikas, un noteikti nesabojājam sev algoritmus un visu priekšstatu par mums, pērkot kaut kādus šādus laikus un kaut kādus sekotājus. Un tātad, jā, kā es teicu, normāli būtu kaut vai puse no tā, bet arī tas nebūtu baigi spīdoši. Kaut vai tie 30,000 būtu, tas jau būtu 10 reizes teju vairāk nekā šis. Labāk būtu, ja tie būtu 50, 60 un līdz pat 100,000 vidēji skatījumu ar šādu sekotāju skaitu, bet, diemžēl tas tā nav. Un tāpēc arī nevajag pirkt sekotājus un nevajag pirkt laikus. Tātad tas tāds īsts ieskats TikTok saturā, bet noteikti būs vēl atsevišķā video šie piemēri. Runāsim arī par daudz dažādām citām tēmām laika gaitā. Un, ja ir kaut kādi jautājumi, kas jūs sevišķi interesē, atkal jau aicinu rakstīt jautājumu sadaļā vai Discord serverī vai komentēt pie šī video. Un tad jau laika gaitā arī izveidošu video par jums interesējošiem jautājumiem un tematiem. Tā kā paldies par uzmanību! Tā!